Ir jātiek pa sniegot kalnu augšā priekškalnā. Labā tempā tiek caur pirmajam līkumam. Otrais līkums klāt, ne galvenais nepārspolēt un nenorauties. Smuki izšūpa ar pakaļ pret valni atsīt aizmugurējo bamperi, bet tā ar to arī ātrums beidzas. Izdriftēja smuki caur pirmajiem diviem līkumiem. Viņas nestrādā, bet ātrums kaut kāds ir. Ātrāk pa to Jaguāru nāk augšā un arī ātrāk pa zaļo žiguli. Labā tempā ienāk otrajā līkumā. Smuki noturās arī tuvu iekšējai malai, lai neaizbrauks līdz tām ārmalas bedrēm. Vieglā sānslīdē augšā un tur tomēr vispār vairs nav atlicis saķeres nekādas tai stāvākajā kāpumā. Saslīd žiguli. Arī pat ļaus paturēt, zin kā, varbūt vēl kaut kā labāk atlīdzinās par šo notikumu, tā kā skatieties. Bet tagad Jānis Gustāns nāk augšā kalnā. Pirmajam līkumam cauri, otrajā jau laba tempa, bet tagad slitens, pilnīgi ledais kalns priekšā. Tagad nāk augšā, viņš stāv pa jaudu, viņš neslēg tūguņus, aizvilko pakaļais buferis, notiek izģērbšanās striptīs, braucot kalnā, par to arī pienākas speciāla balva, lielākā izģērbšanās līdz šim. Atvieglo mašīnu jau pusceļā līdz pirmajam līkumam, laikam tomēr netiek līdz sensoriem, līdz ar to viņš piebiedrojas tām milzīgajām vienas pieciņas braucēju pulkam, kam neizdodas dabūt ieskaitu pirmajā braucienā. Mums joprojām Andris Seržārs mēģina tikt augšā kalnā. Ar vēderu pa zemi, motoram redzot, Vembis tuvojas pirmajam pagriezienam, vismaz nolīdzinās tās špūras līdz pirmajam līkumam. Vismaz tik daudz ar to drift mašīnu var paspēt izdarīt. Meklē trajektoriju caur otrajam līkumam, pa kuru tad brauc augšā kalnā. Labi! Šķiet, ka vismaz pirmo sektoru izdevās pabeigt, dabū ieskaitu. Nē, mums pietrūkst metrs un pišķiņa līdz tiem pirmajiem sensoriem. Diemžēl arī 128. modelis. Viegli pa špūrītēm tuvojas pirmajam līkumam. Diezgan cienījam ātrumu attīstīts pirmajam pagriezienam. Taisni izmanto veiksmīgi, lai iegūtu ātrumu braucienam augšā kalnā, bet tagad jānoturās otrajā līkumā. Tur pamatīgā leņķī saslīd. Vai no tādas pozīcijas izdosies augstu uzbraukt kalnā labā tempā, tuvojas pirmā sektora beigām. Kristaps Daugello ir nākamais, kurš mēģina tikt augšā priekškalnā. Mašīna, kuru vasaras sezonā ir redzama rallycross trasēs, tagad ir atkūlusies līdz priekškalnam un mēģinās uzraut augšā. Labi, motoram smuki ciedot cauri pirmajam līkumam, tomēr pamatīgi spolēšana tiek līdz otrajam pagriezienam. Mēģina noturēties pēc iespējas tuvāk labajai malai, pakaļ atsitās vienā bedrē un izskatās, ka tur augšā viņam ir jauda un tehnika, bet šie nav viņa apstākļi, nav viņa segums. Vairāk nekā vispārējie! Cilvēks ir uzlicis rākus jau no paša rīta. Tas ir nopietni un iekļaujoši. Ēders Retoks ar savu Audi. Nekādiem motoriem. Tātad 316. arī varam sagaidīt ar klusiem aplausiem. Ir sevišķi jūs redzat no tiem, kas neēd desas, kotlets un gaļu. Kristaps Grimbergs caur bedrēm tiek līdz pirmajam līkumam. Tur tie, kuri atpakaļgaitā brauc ārā no trases, jau ir uztaisījuši špūras, kurām tur vispār nebija jābūt. Tur viņš šķērsām pār trasei. Klusi un mierīgi. 316. jau ir ticis līdz otrajam līkumam. Un tagad priekšā parādās pilnīgs ārprāts stāvs, kāpums debesīs augšā priekškalnā. Un līdz ar pirmajiem metriem stāvākajā trases daļā arī brauciens ir galā. Bet tā kā mašīnas ar divreiz lielākiem motoriem tika tikpat tālu, tad skaidrs, ka ir kāpēc? Labi ir nākamais, kurš mēģinās tikt augšā kalnā. Visām lampām mirdzot un mirgojot, šobrīd caur bedrēm. Te mēs redzam, ka vismaz tās priekšējās lampas ir labi nostiprinātas. Vismaz tajās bedrēs un kupenās izdodas noturēties. Kaut kāda brīnums vecīt vēl ir pakaļā. Bet cilvēks ir rūpējies par priekšnesumu. Lai cik arī augstu uzbraukt, vismaz ir ko redzēt skatītājiem. Drosmīgi caur bedrēm. Tempu dabūja līdz pirmās taisnes beigām. Tur taisot bedrēs, kur viņš šķērsām izspolējuši, dodoties atpakaļ uz stāvu vietu, mazliet sautē ātrumu. Diezgan tā lēnām iebraucot
sāk mašīna ārprātīgā leņķī kaut kā izdodas aizstūrēt garām iekšmalē, bet šķiet, ka tā. Ja vispār tiks cauri stāvākajam trases posmam, pēc tam jau kaut kā ies šobrīd kā svaigu špūri pa pašu kreiso trases malu. Gustavs pietuvojas pirmajam līkumam, caur otrajam pagriezienam. Diezgan cienījam ātrumu izdodas noturēt līdz stāvākajam kapumam. Tagad Pēteris augstu kalnā un turpat pirmā sektora beigas. Izskatās, ka līdz sensoriem izdodas aizbraukt, bet tas arī ir viss. Trasa ir pārāk izbraukta, lai vēlreiz tiktu augšā. Vai tas arī, ko dalībnieks sapulc? Gribam vēl čakarēties, ja tad Gustavs netiek augšā, vai metam mieru un ļaujam braukt močiem? Močiem. Jā, šis bija brīdis, kad mēs zaudējām cerības, ka viens tas mašīnas vēl kādreiz tiks augšā galvā. Mums ir viena špūra līdz pašai augšai, un tā pati vairs neatkārtosies, jo vienīgais, kas to varēja izdarīt, tikko nobrauc malā.